Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Dienvidkorejas tehnoloģiju giganta Samsung Electronics darbinieki šodien sarīkojuši pirmo streiku šajā uzņēmumā. Uzņēmuma vadība kopš janvāra risina sarunas ar arotbiedrību par algām, taču abām pusēm domstarpības mazināt nav izdevies. Aptuveni 10 darbinieki sarīkoja protesta akciju pie Samsung Electronics galvenā biroja Seulā, skandējot: "Cieniet darbu, mēs nevēlamies 6,5% paaugstinājumu vai 200% prēmiju." Kubā nākamajā nedēļā ieradīsies 3 Krievijas kara kuģi un 1 kodola zemūdene. Par to paziņojušas Kubas amatpersonas, uzsverot vēsturiski draudzīgās attiecības starp abām valstīm. Kubas ārlietu ministrijas paziņojumā teikts, ka kara kuģi un zemūdene atradīsies Havanā no 12. līdz 17. jūnijam. Ministrija norādīja, ka neviens no tiem nevedīs kodolieročus un uzsvēra, ka to klātbūtne draudus reģionam nerada. Sudānā turpinās karš starp ģenerāļa Abdelfataha al-Burhana komandēto armiju un ātrā atbalsta spēkiem, kurus vada viņa bijušais vietnieks, arī ģenerālis Mohameds Hamdans Daglo. Ātrā atbalsta spēki, kas jau ilgāk nekā gadu karo pret regulāro armiju, ar smagu artilēriju uzbruka Vadalnuras ciemam Džazīras štatā. Šajā uzbrukumā nogalināti vairāk nekā 104 cilvēki. Apvienoto Nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antoniju Guterrešs nosodīja uzbrukumu un aicina visas Sudānas karojošās puses atturēties no uzbrukumiem, kuri kaitē civiliedzīvotājiem. Eiropas parlamenta vēlēšanās iepriekšējā balsošana rit bez īpašiem starpgadījumiem. Centrālā vēlēšanu komisija norāda, ka nav ziņu, ka iecirkņu vēlēšanu komisijas būtu saskārušās ar kādām nopietnām problēmām. Arī valsts policijas priekšnieks Armands Ruks intervijā medijām atzina, ka pašlaik nav indikāciju, ka vēlēšanu gaitā gaidāmas nopietnas provokācijas, bet ar atsevišķiem individiem pārrunas tomēr veiktas. Eiropas parlamenta vēlēšanu īstā diena Latvijā būs rīt, 8. jūnijā, kad balsot varēs no 8 rītā līdz 8 vakarā. 15. jūnijā daugavpiliešiem ir iespēja bruņoties ar zināšanām. Pasākumu organizē Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Zemessardzi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un pašvaldībām. Šajā dienā, 15. jūnijā, no 10 līdz 3 dienā, 14 Latvijas pilsētās, tajā skaitā Balvos, Gulbenē, Rēzeknē, Daugavpilī un Jēkabpilī, notiks informatīvā diena Bruņojos ar zināšanām. Iedzīvotāji praktiskās nodarbībās varēs apgūt rīcību krīzes situācijās. Norises vietā būs vairākas apmācību stacijas, papildinot iedzīvotāju zināšanas un prasmes par pirmās palīdzības sniegšanu, ārkārtas gadījuma krājumu sagatavošanu, rīcību sprādzienu bīstamu priekšmetu, radiācijas vai ķīmisku vielu apdraudējuma gadījumā un uzticamas informācijas iegūšanu. Informatīvā diena tiks organizēta izmantojot apļa treniņa principu ar vairākiem apmācību atkārtojumiem. Daugavpilī informatīvās dienas Bruņojies ar zināšanām pasākumi notiks Andreja Pumpura skverā, Ģimnāzijas ielā 31. Smagā avārijā Daugavpilī cietuši 5 cilvēki. Vakar īsi pirms 6:00 vakarā Daugavpilī tika saņemts izsaukums uz Irbenāju ielu. Tur kokā bija ietriekusies vieglā automašīna. 3 cilvēki no automašīnas izkļuva saviem spēkiem pirms glābēju ierašanās, bet 2, izmantojot hidrauliskos instrumentus, nācās atbrīvot. Visi 5 cietušie tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Mūsu robežsargi vakar novērsuši 21 nelegālā migranta mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Līdz ar to kopumā šogad no robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau 2234 cilvēki, bet humāna apsvērumu dēļ Latvijā uzņemti 10. Daugavpilī pret kādu sievieti sākti 2 administratīvo pārkāpumu procesi par militārās agresijas un kara noziegumu slavināšanu. 1978. gadā dzimusī sieviete dziedāja militāro agresiju un kara noziegumus slavinošu dziesmu. Likumsargi sāka administratīvo pārkāpumu procesu. Iepriekš minētā sieviete savā Facebook kontā bija ievietojusi arī attēlu sirpi un āmuru ar 5-staru zvaigzni un Georga lenti. Par to sākts otrs administratīvo pārkāpumu process par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā. Rēzeknē sākts administratīvo pārkāpumu process pret kādu ierēbušu personu. Policijas Ziemeļlatgales iecirkņa darbinieki šo manāmi ierēbušo personu veda uz atskruptuvi, taču vīrietis nepakļāvās policijas darbinieku prasībām izkāpt no dienesta transporta līdzekļa, bet nedaudz vēlāk mēģināja policistiem un atskruptuves dežurantam iespert un uzspļaut.
Mierīgas jums visiem brīvdienas. Studijā bija Juris Saukāns. Par Ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio